Sveicināti, dāmas un kungi! Ar jums kopā ir atkal Rihards Saksons, kompānijas Teltrade Europe finanšu tirgus analītiķis. Šodien paraudzīsimies uz 3 valūtu pāru nozīmīgākajiem dienas pretestības un atbalsta līmeņiem un tas, ko varam sagaidīt tuvākajā laikā. Pirmais valūtu pāris, ko paraudzīsimies, būs Lielbritānijas mārciņa ASV dolārs. Redzam, ka pagājušajā nedēļā sasniedzām nozīmīgu augšupejošu kanālu atbalsta līniju un šobrīd jau ir vērojams aptuveni 100 punktu atlēciens. Šobrīd esam sasnieguši iepriekš caursisto atbalsta līmeni, tādēļ var tikt novērots arī turpmāks atlēciens un vērojami vērtību kritumi. Bet kopumā ņemot, ilgtermiņā pavisam noteikti sagaidām arī turpmāks Lielbritānijas mārciņas vērtības kāpums. Ja mēs pārējām uz 4 stundu grafiku, redzam, ka vēl joprojām tuvojamies šim nozīmīgajam jau pretestības zonai, kas sagrīta mūsu dienas pretestības līmeni, kā arī ar iepriekš caursisto atbalsta līmeni. Nākamais valūtu pāris, ko paraudzīsimies, būs ASV dolārs, Japānas jēna. Redzam, ka jau atkārtot esam sasnieguši šo nozīmīgo atbalsta līmeni un mēģinām viņu testēt. Redzam, ka cena jau 3 dienas pēc kārtas mēģina šo līmeni caursist, bet tā arī to nav spējusi izdarīt. Kopumā ņemot, nav vērojams iemesls, kāpēc, lai cena tiktu caursist uz leju, jo Japāņi mēģina savu Japānas jēnu noturēt maksimāli zemā vērtībā. Līdz ar to kopumā vajadzētu tikt novērotam arī turpmākam vērtību kāpumiem. 4 stundu grafikā raugoties redzam, ka joprojām testējam šos te pašus līmeņus, kas sagrīt arī mūsu dienas līmeņiem. Vērojam, ka cena jau vesels vairākas dienas kotējas pie šīs atbalsta zonas, bet vēl joprojām nav caursists šis nozīmīgais atbalsta līmenis, kas arī būtu pirmais signāls, ja tomēr vērtības kritumi būtu novērojami arī turpmāk. Nākamais valūtu pāris, ko paraudzīsimies, būs eiro ASV dolārs. Redzam, ka pēc ļoti straujiem kritumiem vēl joprojām atrodamies pie šī nozīmīgā 1,3700 atbalsta līmeņa. Uz doto mirkli izskatās, ka cena varētu turpināt palielināties vērtībā, jo pēc šādiem lieliem kritumiem ir nepieciešams novērot arī cenas korekcijas. Kopējais valūtu pāris sentiments tomēr ir lejupējošs, tāpēc ilgtermiņā sagaidīsim arī turpmāks vērtību kritums. Ideālā variantā būtu vērojams atlēciens aptuveni 100 punktu attālumā un no kotējuma 1,3800 robežas varētu tikt novērot arī turpmāk vērtību kritumu. Ja mēs raugāmies 4 stundu grafikā, varam secināt, ka kotējuma 1,3800 robežas atrodas diezgan spēcīgā pretestības zonā, tādēļ sagaidīsim, ka cena sasniegs šo līmeni un varam jau pavisam noteikti mēģināt atvērt nākamos ilgtermiņu pārdošanas pozīcijas. Īsumā tie bija 3 valūtu pāri nozīmīgākie pretestības un atbalsta līmeņi. Tas, ko tālāk varam darīt, ir sagaidīt šo līmeņu sasniegšanu un atvērt uz īsākiem laika grafikiem ilgtermiņu pozīcijas. Veiksim tirgošanā un tiekamies jau nākamnedēļ!